Čau, Copas garšas skatītāji, čau! Mēs jaunu stāstu meklējumos esam devušies un ceļi mūs ir atveduši uz Kurzemi. Mēs šobrīd esam te pie Cieceres ezera. Šķiet, Copas garšā nereiz vien jau ir bijis Crazy Aleks, kurš ir stāstījis daudz ko, noķēris daudz ko, daudziem palīdzējis un turpina to darīt. Protams, ka arī mēs domājām, tad jāņem, kā sakā, Aleks aiz naga, bet ir vasaras vidus, Aleksam ir šķidīgi daudz darbu, jo bites galu galā jālej medus pa spaiņiem, vai ne? Par Cieceres ezeru es domāju, ka vairs neko, jo tur gana daudz jau ir pateikts. Mēs metīsimies mazākos un, manuprāt, interesantākos stāstu meklējumos. Mēs interesēsimies par pašu Cieceres upi. Šodien mēs parunāsim ar Saldus makšķernieku klubu džekiem. Mēs parunāsim ar kādu brīnišķīgu kungu, kurš, kā saka, dzīvoja pie Cieceres, bradāja par viņu katru dienu, bet dzīvoja un darbā ceļi man ir aizveduši uz Saldu. Tas ir Jānis Blūms. Ar viņu mēs parunāsim, kādi zinātniski pētījumi par un ap zivju resursiem ir saistīti ar Cieceres upi. Tas jau ir darīts un, kā izrādās, tūdaļ pat tiks vēl darīts. Par to sīkāk viņš pats un beigās pacupēsim, noķersim kādu zivtiņu un kas zin, kā tā diena izvērtīsies. Tā kā skatāmies Copas garšu un aiziet! Tiek runāts, ka Cieceres sākums ir Cieceres ezerā ietekošā mazupe, taču, manuprāt, šeit, vēl labāk un uzskatāmāk ir grūti parādīt. Lūk, ir Cieceres ezers, lūk, ir tilts, te ir upīte, un viņi dodas tur, mežā iekšā uz Ventu, līdz pašai Skrundai. Tie kopā ir 51 kilometrs, bet kāpēc mūs tas viss interesē? Tāpēc, ka šajā mazajā posmā ir 3 milzīgi aizsprosti. Pa vidu ir pilsēta, un mēģināsim saprast, kā cilvēki mēdz nomocīt upi vai varbūt palīdzēt viņai, un tad pastīsimies, kas notiek pēc aizsprostiem. Te viņi ir. Čau, Ciecere! Rekā mēs Copas raidījumu taisot satiekam Gati Kalncētas parkā. Šoreiz mēs neiesim strādāt, šoreiz mēs mēģināsim atpūsties. Un, kā izrādās, viņš saka, ka dzīvo zīvis, kas nav slikti, vai ne? Jā. Pasties, redzēji kādiem mānekļiem? Mēs savus lielos karināt te kā medaļas un teikt, ka tā viss kaut kā ir. Klausies, pilsēta, upe, kā notiek, kā tas viss dzīvojās, kā te ir? Kā te ir? Teikt taisnību vai? Nē, tikai priekš kā mums ir godīgs raidījums ar godīgām atbildēm. Nav jau ko liekuļot, gan jau, ka tev pazīst un te viņi teiks, ko tu muldi. Nē, kā teiksim, upi jau, viņi jau tek. Brīžiem tek un brīžiem netek. Pat cik mēs zinām, ka ir dambi un vispārējais vesi. Jo straumi jau beigās regulē cena biržā. Bais vienkārši. Tu brauc, kur braukdams, aizbrauc uz Daugavu, tur ir tieši tas pats. Atbrauc uz mazpilsētu, uz Mazupīti un cilvēki runā tieši par to pašu. Diemžēl tā ir, bet tagad jau tas ūdens ir kaut cik vēl ir. Brīžiem jau ir tā, ka tu naktīs vai met nost vai otrādāk, un tad ir gandrīz sauss viss. Un kādai zivī jau, viņa dzīvo, viņa mēģina izdzīvot, teiksim tā. Jā. Bet, labi, Ciecere, labi, te ir pilsēta, pats pilsētas stāsts. Jūs atnākat kaut ko? Daudz atnāk. Te makšķerē ļoti daudz cilvēku. Bet tad, kāds... Jaunie makšķerē. Bet tas labi taču? Jo tas ļoti labi. Daudz jaunie makšķerē. Ja tagad skaties, tur brauc ar kādu, brīvlaiks, pie dīķīšiem var redzēt puikas makšķerē. Super. Interesējās arī par sopru. Labi. Pie Ciecenieku vakarā būtu piebrauc, tur būtu kādi 5-6 mazie. Jā. Viss makšķerē. Un tad skatās, tad viņiem ir jāmainās ar mānekļiem, pie lielajiem tur. Jā. Iedomā kaut ko, es tev tur. Ideāli. Un tās darbības jau tur notiek. Krīp, jau bija copi jau. Un tā, pilsētu vidē lēni gar atpūsties. Pilsētas vidē lēni gar atpūsties. Labi, bet tagad mēs par upīti runājot. Bet tu saki, nav ūdens, bet kāds, piemēram, tavs tāds vispārējais skatījums, bet nojauktu dambi, baigi mainītos kaut kas? Es pat nezinu. Vienkārši varbūt tas nebūtu, ja jau tas tecējums būtu vienmērīgs, tad jau kaut cik labāk būtu. Tas lielākais stāsts tad sanāk par to, ka nenormāli. Mētā to līmeni. Es pieļauju, ka neesmu zinātnieks, ne pētnieks, bet pie ūdens esmu daudz, pa labi jau tas nenāk. Jā. Tas pats Ciecerē zem
zemkēsiem, jā. Nu, Jā. Turpat, tu ej, un vienā brīdī tev met to ūdeni, tas ūdens tev kāp jau, nu, tā kāp, un Jākāp ārā. nu, jākāp jau ārā, nu, un tad ir kā ir, nu, tad, Nu, bet, ja zivtiņi pielāgojās, makšķernieks arī pielāgojās. nu, makšķernieks, nu, jā, nu, ja viņš zina, ka es darbības laiks, tad ļoti vienkārši ir, teiksim, jā, Tad ir otrs tāds, ja laivā visi sēž ar gadžetiem un skatās, nu, ka makšķerē šitā, ja tur ir ekrāns, jā? Nu, jā. Tad otrs makšķernieks vienot pa upi skatās biržas cenu, jā? Grūti jau, nē, nu, bez mazai. Nu, jā. Negrib nākt ārā. Bet tas ir tāds, nu, tas ir tas mantojums, kā, nu, mēs braucām ar Kaut kā operatoru. jau sadzīvot, jau vajag. Mēs ar operatoru pa ceļam braucām un domājam, varbūt, ka vajag sabūvēt, nu, lielos laukos un kaut ko taisam šitos te lielos ģeneratorus, kur, protams, atkal būs cilvēki, kas teiks, ka ir slikti un tā, bet varbūt taisam upes vaļā. Nu, kaut kur jau tais, Upīt bija. tas upes vaļā. Nu. Pie mums vēl netais, bet kaut kad jau varbūt kaut kas notiks. Bet pagaid, nu, tu esi arī Saldus makšķernieku klubā, ja? Saldus makšķerā klubā arī, jā. Nu, Jā. mēs tā kā esam tie, kas apsaimnieko. Pakuļu ūdenskrātumu tieši, jā, okei. Un Kā, nu, tur, tas nozīmē to, ka jūs dabūjāt to, ka tur ir licencēts stāsts, ja? nu, jau kuro gadu jau, jā. Nu, Jā. tur licencēs stāsts, tomēr notiek, nu, slīps jau ir izbūvēts. Jā, Un pagrūti gan iebraukt ar lielākām laivām, dēļ tā līmenis, teiksim, svārstībām un vispārējā. Tas, ka tā grīva bišķi tā kā aug ciet, jā, bet iebraukt var. Zivis tiek laistas. nu, forši. Un viņas arī... O, redzēji kāds? Rek, Ķertās. ir, hop, reku ir, ha, tu baidījies. Tā operatoram vienmēr viņš mums arī Rauda. Jā, nenormāli iedvesmo vienmēr pasties. Rauda uz spinningu pilsētas vidū un apgriezies otrādi. Pēc 2 nedēļām te līvi spēlēs. Jā. Tā kā Tā kā viss notiek. viss notiek, zivītes ir. Tur mēs palikām. Tātad Pakuļu ūdenskrātuve, jūs apsaimniekojat. Nu, bet kā, piemēram, kā ir ar kaut kādiem, nu, visiem zināmiem pašpatēriņa tīkliem? Nu, tādi jau, nu, tie jau nav pašpatēriņi, tie ir nelegāli tīkli. Nav mums amatieru zveja, cik es zinu, neizsniedz ne licences, neko neviens, nu, vismaz Saldus novadā. Jā. Bet, nu, ir jau, protams, individi, kas uzskata, ka viņš arī tā paņem to zivu un kaut kā ar viņiem jācīnās. Kaut ko tur esi izņēmis, kaut ko tur neizņem kādreiz, un viņi jau ar tā pati manīgi piedomā pie tā visu, ko viņi tur dara un kuros brīžos tā dara. Jā. Un tā, kad tu sauc kādu palīgā, teiksim, nu, tad arī tā. Nu, nevienmēr ir spējīgi atbraukt, teiksim, reaģēt uz situāciju, teiksim, Jā. laicīgi. Nu, pēc tam, kad tas notikums jau noticis, tas jau vairs, nu, to tikai pēc tam dzirdam, redzam. Nu, jā. Nu, Nu, tas ir jebkurā vietā, kur ir mazas piekļuvas iespējamība, nu, tur kāds arī tur darbosies. Nu, zivtiņas jau dzīvo. Nu. jā. Zivtiņas ir, līdaciņas ir. Nu, bet redz, mēs taisījām Daugavā, piemēram, ar to stāstu par to, jo tu saki daudzas pie ūdeņiem. Tur bija tas mirklis, ka baltās zivs nārs ir video un foto liecības ar to, ka viņi nomet tos 50 centimetrus līdekām un visām baltajām zivīm, kur ir īkri zālēs. Tas viss stāv vienkārši, un tur ir vārni un kāju bari, kas vienkārši ēd lopā. Vai tad tiešām, nu, ekonomiski... Es saprotu, ka ekonomikai ir jābūt un elektrība vajag un tā tālāk, bet kaut kā, nu, taču, nu, es nezinu, bet labi. Tad kā tu domā, kā ir, piemēram, ja mēs ļautu makšķerēt, nu, ne no pirmā māja, bet, teiksim, vēlāk bišķi? Vai tas palīdzētu populācijai kaut kā vai kaut kādiem? Nu, kaut kādām konkrētām sugām jau tas palīdzētu. Un, protams, nu, ja mēs mājā ķeram, teiksim, līdekas, nu, Jā. mājas mums asociējās ar līdekķiešanu, teiksim, sezonas atklāšanu, visi mēs braucam ar laivām. Zivs, ko mēs varam ķert, tā ir līdeka, asars, teiksim, nu, un baltā zivs nosacīt, ja. Nu, tad ir tā suga zandeks. Nu, viņu mēs varam ķert no jūnijā, nu, teiksim, sāk. Bet, ko dara makšķernieks? Nu, viņš jau aizbrauc makšķerēt, nu, viņš taču zina, ka tur līgzda, vai viņi tur ķerās, vai vēl kaut kā, nu. Un tad viņš stāž uz līgzdām un ķer to zandarku. Nu, vai apzināti, vai neapzināti, nu, mēs viņu varam atlaist. Protams, ka viņš pieķerās. Un jautājums, kurš viņu atlaiž, kurš viņu neatlaiž, ja viņš pieķerās. Bet, ja tu apzināti ķer, nu, tas jau tā... Nu, labi, un tava teorija par to, ja viņi izceļ no līgzdas, viņš iet apakaļ uz turieni?
tieši uz līgas. Jo mums bija kāds zvejnieks Usmas ezerā teica, ka viņš par šo bija vienkārši zaļš aiz dusmām. Viņš teica, kā tad 1. maijā viss sēž 10-15 metros. Viņš teica, ko viņi tur dara, kādā sakarā tur līdeks meklē viņi. Ķīķeri, visu lūru, kruķi, groza. It kā jau neņem, tikai safočējās, viņš saka, bet līgas desot, izbojāt. Nē, kā, tu jau noņem to sargu no tās mājas nost. Pilns ar zivīm bija, redzēji? Kā tad, kurš tad paliek sargāt tos sīkus? Viņš jau bezspēcīgs tas sīkus, viņš jau sev aizstāvēt nevar. Pienāk astars pāēd, pienāk ķīsas pāēd un vispārējie pāēd. Tā. Bet tā ir baigā mistika, ne? Un kā to sakrozīt, kas būtu tas? Mums jau ir viegli aizliegt visu, teiksim, uzlikt ierobežojumus, bet ja tev nav kontrols, tad tas jau neko būtiski nemaina. Grozies kā gribi. Mēs varam uzrakstīt veselu sarakstu ar aizliegumiem. Jā. Cilvēkiem arī saka, ir 90, bet būtu pa ceļu braukt, vai ne? Nē, tieši tā. Tāpat nekas jau, tāpat policija ir un radari ir un tāpat tas, kas gribēs, tas skries un otrādā. Tas iziet. Nav jau tā, ka mums arī nav pīcka līdzi. Zin kā ir, un tad mēs vienkārši ir jārunā, ka izrādās ar cilvēkiem, vai ne? Un pēkšņi viņš saka, tā diena ir iegriezusies tā, ka nav tev vajag daudz darba, vai ne? Mēs uzreiz nekaunīgi to izmantojam. Mēs dodamies uz mašīnu, velkam kostīmus kaut kur un laižam pastīties, kā izskatās pakuļu ūdenskrātuve no vienas puses un kāds ieceri izskatās jau tur. Jā, tur. Gāžam? Gāžam. Super. Mums ir superīgs gids. Viņš, protams, saka, nē, bet es domāju, ka ir rītīgi labi. Tā, redzēji? Tu mierīgi atbrauc pie pakulīša. Paskatīties, kas notiek. Un te jau cilvēki jau... Es varu iedot vēl vienu makšķeri. Re, saprat? Man ir 2 rokas, taču ne un operatoram, ja nav ko darīt. Kamēr mēs pienācām, jau tā teikt, plicīti jau mēs jau sagaidījām. Kā jūs godāt? Es esmu Ginta. Gunita. Gunita, Gunita. Un cik bieži tu atbrauc makšķerēt? Es vispār, ja man būtu laika, es makšķerētu, es nezinu cik. Cik forši. Jā, bet saproti, nav tā laika. Un tad ir tagad plīcīts, un ko tu saka, kas vēl kā rūs līnīts, kas vēl? Asarīts tikko bija. Ar asariem vai grūti pēdējā laikā, tie tā kā negrib ņemt. Es nezinu, kur viņi ir palikuši. Redzi? Arī pakulī. Bet jāsaka godīgi, man ir rekords. Ilgus gadus bija pakulī noķēru 41. asari. Es nesvēru, bet 41 centimetrs. Un kas bija pats mistiskākais, jau beidzot gandrīz copi, braucot ārā. Uzliks uz velcīt, lai pa tukšo nav jābrauc mājās. Pniukt! Re. Es teiktu, ka šitā. Notrūka. Nodila. Reku ir. Rudulītis. Nodila gandrīz. Diena piepildīja. Ir. Skaties, lomas arī ir. Jā. Viss, mēs ejam skatīties, kas notiek lejpus Hesam, vai ne? Bet jūs nāks apkaļ ar zivīm? Skatīsimies. Jā, Labi. Skatīsimies. Labi. Mēs ceram. Priekš. Ejam? Ejam. Ko tad? Es darbības laiku neierēķināju. Varbūt, ka pasties biržā cenu. Varbūt varēs savilkt kaut ko izvilkt no tā visu. Jo šobrīd upē ir straume. Kā pavasarī, teiksim tā. Un tā ziltiņa kaut kur saspiest. Kaut kā tā. Kā tu jūti. Ja nav jau teiks, ka tu apakaļ vēl tiksi, ja vēl turpinās piedot ūdeni. Parāv vaļā, cik ilgi viņš kāpj un cik augstu var uzkāpt. Kā tā svārstība? Tā svārstība jau vajag mēs tagad, es tagad zem šī hesa, es tagad neesmu kādu lablaik gājis, teiksim. Ja mēs zem MRS eju, teiksim, pa to posmu, tad tur tā svārstība ir, centimetri 30 kaut kādi. Jā. Pat vairāk. Tagad jau ūdens kā tāds nav daudz, Jā. Bet bišķi pa dūli. Iedomājies, meistars saka, bišķi pa dūli ir. Nē,
Ko tu mēs jau nemetīsim plinti krūmos, vai ne? Nē, nu padoties. Operatori pavicina kameru, saka, jā. Nu labi, nu šitāda atstraumīta, sauksim to par bedrīti kaut ko, nu cik metienas tu taisi, nu tā. Ja tu zini, ka tur ir, tad var piestrādāt, var pat mānekli pamainīt, bet tā... Ja viņi ir, viņi ņem. Diezgan ātri jau jāatrādās būtai zīvi, jā. Tad visticamāk ir operators mums izbaidīja pirmkārt. Tas ir viens, otrs ir... Nosvārstājās baigi līmenis. Līmenis nostaigājis ir un pa lielam viņš vainīgs. Ja, viss. Atradām vainīgo. Ha! Zīvis nav. Mēs tāsim, cik reizes bija jāmāna, kamēr piemānīja, ne? Rekā. Strīpainais draugs. Strīpainais draugs. Viņa nav skaisti. Bet te bija tādi jāķer diezgan raitās, pasākumā. Varbūt jau kāds būs, ko, zupā mums Nē, šoreiz ne. Varbūt, kad vēl kādu var iemānīt. Nezinu, stāsts par to, ka jābrauc citur, zīvtiņš saka, nē, Bet pēc čīkstēšanas jau vienmēr kaut ko iedod. Izdīcām. Izdīcām. Es arī gribu vismaz vienu asari no tā cauruma. Nu, re? Gumiju viņam dodiet. Tu jau to woblerīti nevar dabūt, noturēt tik ilgi viņu. Jā. Mazulīts. Akal ir. Pasties. Viņš atkoda. Nu, āzēs rauss. Jāliek vismaz rotiņš. Nu. Kaut ko tādu, es jau tev varu iedot kādu gumītiņu. Man liekas, tie rīki vienalga būs par upjiem. Zini kā, izmantojot situāciju, kamēr mums gits ir, šito posmu mēs te pastaigājām, sapratām, ka līmenis staigā un visi forši, bet tiks parādīt vēl kādu slepenu vietiņu. Gāžam. Zem tiltiem nemakšķerējam, ja? Uz abām pusēm drīkst, pie tiltu drīkst atrasties, zem tiltu mēs nī. Viss meistars teica, ka var, te mēs mazliet uzmetīsim, paskatāmies, kas te notiek, un, ja arī te baigi nespīries, mums ir vēl viens posms padomā. Tā kā, aiziet. Nu, tagad. Gar kociņu, viss izskalots, tā kā jābūt zālīt, akmenīt, straumīt. Tikai zivtiņa jau, ne? Zivīte. Viss tieši tā kā jābūt, viss, ko darīt, meistars zivtiņu paturēja, nodila, man atnāca asaras līdzi, nepaņēma līdz galam, maucam tālāk. Mēs pārbraucām. Skats ir pilnīgi savādāks nekā augšā, nekā pie tā tilta. Skatāmies, mēģinam saprast, ko mēs te piemānam, kas te dzīvo vai nedzīvo. Vai grib ēst vai negrib? Jā. Vai šis svārstības stāsts kārtīgi reiz atkal spēlēja savus jokus un vecais stāsts par to, kad sekojam līdzi biržas cenām un tikai tad varam doties uz copu. Stulbi skan, bet diemžēl, laikam realitāte. Zini kā ir, sievietes arī uzvelk visādas tīģerādas drēbes un tad uzvedās bišķiņ savādāk. Es arī uzliku tādu dusmīgu maziņu zivtiņu. Ar cerībā, ka tās zivs arī uzvedīsies savādāk, re? Tur tādas zāles ir, re?
skaties, gar viņām velkot. Redzi, tur tāda kabata smuka ir. Dievs dod tur trāpīt, tā pirmo. Nebija gandrīz labi, bet es gribēju tuvāk, bet, nu, pirmo šitā un otra bišķi tuvāk. Jo kaut kur tā elpa jāievelk ir. Un tu ievelc elpu un tev kāds tā iztrāk galvu. Tu saki, nē, pagā. Re, tieši tur es gribēju iemest. Tieši tur. Gati, kas būtu tas, kas, nu, tavuprāt, piemēram, varētu viņu izprovocēt? Ir kaut kādā agresīva spēle vai kaut kāds tur, es nezinu, jaudīgs māneklis vai vienkārši jātrāp un jācer? Iet un tiek jau tik dziļi, ka brīnamajam kostīmam kabatās smeļās ūdens, bet, nu, klusums pagaidām, nu. Kaut kā viņi mūs te ir, kaut kas zvana. Zvana, lai stāstītu, kur ir zīvis. Un pierāva pie akmenis klāt, skaties vēlreiz. Hop, žst. Redzi? Un tikko blakus uzreiz izrauja ārā. Un tur viņi arī sēž, viņi straumi pūš pāri. Mierīgi sēž un lasa to, kas peld garām. Bet tur nesēž neviens. Nu, ko? Re, zivtiņa. Mazulīti. Kaut kas tomēr vēl mīto. Redzē? Viņi tev noķēra. Viņi man noķēra. Nu, kaut ko. Beigās. Mazā izpūdz no vietiņas, kur viņai bija jābūt lielai, bet bija mazā. Tā kā kaut kāda cerība vēl upē dzīvo. Tā jau smuki. Tas ir zālē. Nā. Veicu no zīvīte. Haiti labi zīvīte. Tagad mierīgi, man te kaut kas te jānopilnē. Viņa roknās. Viss. Zini, ko bija jau iesadzies, jau baigais jau tāds. Meistar? Ha! Es teicu, ka tur jābūt vēl. Nu, ne? Smuki, nu redzi, ir un tomēr cerībā, ka Jānis pastāstīs vēl vairāk par tām štelēm. Ir jāmeklē grūti, diezgan depresīvi, jā, mums ir arī izcili palīdzošs operators, bet tādā ziņā kompānija ir brīnišķīga. Coms garšiņā. Jā. Super. Nu, redz kā, mēs varam pagrozīties un paskatīties, redz. Pasveicināt, Gatis tev sveicina. Tā mēs brīnam pa cieceri. Un mēs sapratām, ka mums ir tev jāpiezvan un jāpaprasa. Varbūt, ka tev ir kāds skaidrojums, kāpēc nav zivju ciecerē. Mums ir tāda sajūta. Mēs noķērām gan 2 sugas, vai ne? Asarīši un mums bija katram arī pa forelītei. Bet, zini kā, tās ekspektācijas no manas puses bija tādas, ka mums vajadzēs zivu skaitītāju vismaz asariem vai kaut kam, ka likās, nu baigi būs, bet ir tā, kā ir. Jā, pat cieceri ir interesanti katrā gadījumā. Ja tā paskatās jau vēsturē, tad sākam ar to, kad pirms vēl daudziem gadiem, pirms Hess sāk strādāt, tad galvenās zivs ciecerē, var teikt, zem pakuļa Hessa bija alata, kuru šobrīd jau ļoti sen kā vairs tur nav redzēta. Kas attiecās uz citām lietām, tā situācija ir diezgan interesanta, kad tāda zivu kā asarīte, piemēram, tiešām redz diezgan reti, izskatās, kad izdzīvo pa kādai forelei, kas pamanās kaut kur ielīst.
Un droši vien, ka galvenā lieta jau tajā ir visas tās ūdens svārstības, kas nāk no Hesa. Jā, un vēl tur, ko var minēt, ne tikai lejpusē, bet arī pa vidu, kur mēs kā biedrība savā laikā ielaidām arī foreles, pa kādai viņi ir izdzīvojusi, bet tur tas stāsts ir līdzīgs. Protams, ka lejas pusē jau ir tā, ka viņai ir brīvs ceļš no Ventas, tur gan foreli var ienākt, gan taimiņš. Tāpat tālāk, droši vien, ja viņai viss būs labi, tad viņi no tās Ventas varētu arī nākt augšā. Nu labi, tu teici, jūs laidāt foreles savā laikā iekšā. Kāds tur bija? Tur jau bija arī kaut kāds pētījums un kaut kāds monitorings par to visu, kā tas tur notiek, vai ne, bišķīt? Nu jā, tur pēc tās ielaišanas tas monitorings tika veikts, tās foreles arī tika tur noķerts. Šobrīd ar makšķeri arī pa kādai vēl tur tiek noķerts, bet, nu, protams, tie apstākļi varbūt nav ideāli. Tāpat tās kā Leitecē arī zem saldas ir cits Hess, kas savukārt to ietekmē. Te gan ir interesanta lieta, ka nāk ziņas, kad arī tādā vietā kā Pakuļu ūdenskrātuvē, kur dzīvo līņu un karūzes, arī ziemā tiek noķerts pa forelē. Ok, bet tad tas lielākais... Kur jau viņš dzīvo, bet potenciāls ir, bet viņš droši vien, ka ir stipri apspiests. Bet tad tas... Protams, par to pētījumu mēs zinot, ka šis ietekme ir uz Cieceri tik liela Hesiem, tad skatoties, kur tad ir iespējama pieteka, tātad pieteka lielākā mums ir Paksīta arī, tur tad mēs ir vairāk kārtīgi veikt šis pētījums, kur mēs arī centāmies uzturēt vismaz kaut kādu lejas daļu brīvu migrācijai zivīm, lai tas ceļš, lai nav nekādi sadambējumi un dambi, un tur arī rezultātu var redzēt, ka tā forelīte tur iznārsto un vismaz mazais kā bērnu dārzs tur ir. Nu, re. Paliek jautājums, kas ar pašu Cieceri. Jā, bet nu tā tad tas lielākais stāsts ir šajos, nezinu, augšā labi, visu upi ir 50 km, ja tad pašā līdz Pakuļiem, cik tur, un tur jau ir 3 sprosti. Kopā ir 3, jā. Jā, un tā tad tas ūdens svārstības neļauj zivī kārtīgi nārstot, kārtīgi vairoties, vai viņam nespēja pielāgoties tam kaut kādam tam visam tam cilvēkam un elektrības biržas kaut kādam šitam stāstam. To mēs varam tikai minēt, jo paprasīt mēs viņām nevaram, viņam īsti. Nu jā, bet tavs vērojums, kā es saprotu, tu daudzus gadus un ilgi esi saistīts tieši ar Cieceri, nu tavs vērojums un varbūt tavs minējums, kas varētu būt iemesls? Nu, vienīgā tāda ciešā lieta, ko var saslēgt, tas ir tas, ka tā alata pazuda kaut kā 2-3 gadu laikā, kopš Hess atjaunoja. Tas ir viena lieta, otra lieta, kas it kā vajadzētu būt pozitīva, bet varbūt, kad ir savādāk, ir tas, ka pēdējos gadus gan vērojams, ka ūdens ir, teiksim, vairāk dzidrs. Ja iepriekš, nu jau varētu teikt, senākos laikos, kad diezgan bieži arī novērot, kad bija ūdens ziedēšana un, teiksim, bija diezgan zaļš tas ūdens, tad šobrīd viņš ir dzidrs. Tas varētu nozīmēt to, ka varbūt tai zivī ir grūtāk, tā teikt, noslēpties no kaut kādiem citiem plēsējiem un citiem kārumniekiem. Nu jā. Jāni, nu mēs netincināsim tev vairāk. Milzīgs paldies par to, ka tu pieslēdzies, pastāstīji mums savas lietas. Lai tev diena forša, mēs turpināsim staigāt pa foršo Cieceri. Nu ir jau forši, vienalga grozies kā grib, ir forši. Ir izcila kompānija, operators ar sevi redz kadrā. Paldies tev liels! Un ja pie visiem vēliem mēs vēl nemetīsim, kā saka, plinti krūmos, mēs vēl pacīnīsimies. Super, paldies tev liels! Šoreiz sveiciens vēžotājiem. Pat labam Latvijā pilnā sparā norit vēžošanas sezona. Un atgādinājums visiem, kas tīko šos vēžus iegūt un nobaudīt, ka atgādinam, ka vēžošanas noteikumi arī ir atrunāti makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos. Proti ir tikai ierobežotas vietas Latvijā, kur vēžošana ir atļauta, un tā ir atļauta tikai un vienīgi ar krītiņiem. Un tādas mums ir principā 10 vietas Latvijā. Viņas ir uzskaitītas makšķerēšanas noteikumu 4. pielikumā, kur jūs redzēsiet gan upes nosaukumu, gan novadus, kuros ir atļauta vēžošana. Tāpat arī ir iespējams iegūt informāciju par licencētās vēžošanas vietām, kuras ir tikai 5 Latvijā. Tā ir atrodama Zemkopības ministrijas mājaslapā, un turpat ir arī atrodami licencētās vēžošanas noteikumi. Jo līdzīgi kā licencētā makšķerēšanā, arī vēžošanā ir licencētās vietas, un tādas ir Salaca, Brasla, Svētupe,
Vaidavas ezers un Raģu ūdenskrātuve, kur ir atļauta vēža ieguve, iegādājoties papildus licenci. Un, protams, jāatceras līdzīgi kā arī makšķerēšanā, arī par licencētās vēžošanas licencēm ir saulēcīgi jāiesniedz loma atskaite. Tā kā, lai jums izdodas atrast foršu vēžu vietu un iegūt labus lomus. 51 kilometrs ir noiets. Tur ir venta. Mēs rītīgi dabujām pērienu, tāpēc ielīt nātrēs, lai saprastu, kā tas ir, lai ir vēl, tā rītīgi. Tā sajūta ir vēl bišķi sūdīgāk, jo nav ko piebilst, nav ko atņemt un nevar saprast, kāpēc. Ūdens ir duļķains. Te vismaz maz zivtiņas peld kaut kādas. Neko. Tā ir šitāda copis garš, grozies kā gribi. Mēs varam teikt Gatim lielu paldies, mēs vēl iemetīsim, vēl cerība ir kāda zivtiņa noķert. Jo, redz, viņš māk noķert. Ar lūkšanos, bet paldies par to. Man ir mans PB ar zivtiņu. Es jau baigi nesūkstos, bet es gribēju zīves! Kurš ir? Kuram es labi? Kurš sapsikojas? Es? Nē! Nekad! Man vēl nav tiesību. Tev ir? Jā. Visādas kategorijas, vai ne? Jā, man arī ir pavisam lielās tiesības, bet stāsts ir diezgan sarežģīts. Tev vajag iemācīties, bet es nedrīkstu tev laist pie stūres, jo tev nav tiesības. Tāda ir aplamība likumdošanā. Ja tu mācies mašīnu, tad liec burtiņu un māci. Šeit es nedrīkstu. Bet es domāju, mēs pārkāpsim likumu un mēģināsim tev mācīt. Par šito skaļi nediskutējam, bet kaut kā jāmācās ir, vai ne? Riskējam, skatāmies, kas notiks. Runājot par laivu eksāmeniem, gribu vērst uzmanību, ka aerolaivas, kas ir līdz 2,5 metriem vai ar dzinēju līdz 3,7 kW, nav nekādas prasības, ne teorētiskās, ne praktiskās. Savukārt par jūsu uzdoto jautājumu, kas ir atpūtas kuģi līdz 12 metriem iekšzemes ūdeņos, ir tā, ka ir paredzēts teorētiskais eksāmens, bet nav paredzēts praktiskais eksāmens. Kādi apsvērumi ņemt vērā? Vērā ir ņemt tie, ka daļa Latvijas ūdeņu ir starptautiskā satiksme, piemēram, no Vanču tilta līdz izejai jūrā, un tur ir ļoti svarīgi zināt principus, kā notiek satiksme, kam ir priekšroka, kas un kā jādara. Tādēļ šis teorētiskais eksāmens ir ļoti svarīgs. Papildus teorētiskajā eksāmenā ir iekļauts visas drošības prasības, aprīkojums un tiek ņemts vērā cilvēka veselais saprāts. Kā arī satiksmes intensitāte, šāda tipa transporta līdzekļu pieejamība plašākai publikai un tiek izvērtējot samērīgumu, ir noteikts, ka jā, ar teorijas eksāmenu pietiks. Savukārt, ja spēram nākamo soli ar tām pašām atpūtas kuģiem, tikai jau teritoriālajos ūdeņos, tā normatīvās aktos ir iekļauta prasība par kursu pabeigšanu. Savukārt, no 12 metriem līdz 24 metriem tur ir apmācība obligāta, tur ir teorētiskais eksāmens un tur ir arī vadīšanas eksāmens. Tātad ar šo gradāciju es gribēju pateikt, ka viss tiek izsvērts, izvērtēts un liela daļa balstās uz veselo saprātu, ka cilvēks saņemot tādu transporta līdzekļu, piemēram, motorlaivu, piemēram, ar 200 zirgspēkiem, ir pilnīgi skaidrs, ka pieiešana pie piestātnes, attiešana no piestātnes, uz slipa ielaišana ūdenī, izvilkšana no ūdens, ka tas viss ir noteikti vajadzīgs kāds, kas veic to apmācību. To mēs atstājam cilvēku ziņā, lai neapgrūtinātu ar papildus prasībām. Viss, kas ir lielāks par 3,7 kW, visiem ir vajadzīga tā atpūtas kuģa vadītāja apliecība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ūdensmocis, motorlaiva, jaudīgāka motorlaiva līdz 12 metriem, viss iekļaujās šajā kategorijā. Pie kam vēl viena papildus lietas, kas cilvēkiem ir jāzina, ir arī vietējo pašvaldību saistošie normatīvi akti. Tātad cilvēkam precīzi jāapskatās, kurā ūdens tilpnē drīkst kuģot, piemēram, ar ūdensmoci. Bieži ir tā, ka ūdensmocis ir aizliegts, varbūt arī,
burāšana ir aizliegta, vai taisn otrādāk motora transporta līdzekļi ir aizliegti un burāšana ir atļauta. Tā kā tas arī gulstās tīri uz konkrēto vadītāju konkrētā situācijā. Apmācības sistēma ir sakārtota, un jebkurš cilvēks, kuram ir atpūtas kuģa vadītāja apliecība, var uzņemties atbildību un apmācīt jebkuru citu, kas ir sasniedzis noteikto vecumu. Tātad ņemam laivu vai ūdensmociju, laivā sēžam blakus, ūdensmocī sēžam aizmugurē un braucam. Viena būtiska atšķirība, kas ir mainījusies pēdējos gados, ja agrāk drīkstēja apmācīt no krasta, tad dotajā brīdī tas ir aizliegts. Apmācāmajam un apmācāmai personai jāatrodās konkrētajā transporta līdzeklī un jādarbojas tieši ar apmācību.